ja mēs runājam par to, kas ir noticis fondu tirgos un kur tiešām cilvēki ir raukoši pieri, gan tie, kas jau ir investējuši, gan arī tie, kas patiesībā nesaprot, kas tur īsti notiek, jūs paši varat izskaidrot. Tas ir saistīts ar saimniecisko darbību, ar globālā pieprasījuma izmaiņām, vai patiesībā tas ir tāds pārdošanas spiediena rezultāts? Nu, mans subjektīvais viedoklis ir tāds, ka principā uzņēmumu cenu samazināšanos Baltijas biržās ir veicinājuši visi šie faktori kopumā, jo pirmkārtām akciju tirgus jau pēc savas būtības raugās nākotnē un viņš skatās, principā, kādas ir šo uzņēmumu nākotnes perspektīvas. Un, kā jau mēs zinām, principā, pagājušā gada laikā šīs perspektīvas diezgan strauji pamainījās negatīvo pusi, kas uzreiz arī samazināja kaut kādu pieprasījumu pēc Baltijas akcijām. Un tas, ko mēs esam novērojuši, ir tas, ka investoru naudu no Baltijas akciju fondiem aizplūst. Un negribētos, teiksim, to iztēlēt kā kaut kādu baigo pārsteigumu, jo, principā, šī pati situācija novērojama arī ar pasaules akciju fondiem. Un dažādi institūции apkopotā statistika liecina par to, ka, piemēram, nauda no attīstības valstu vai Eiropas akciju Eiropas valstu akciju tirgiem un fondiem ir aizplūdus apmēram par 30% pēdējo 12 mēnešu laikā. Un, protams, nevar cerēt, ka Baltijā šī situācija būtu savādāka. Viens iemesls ir tieši investoru naudas aizplūšana. No otras puses, protams, arī ir uzņēmumu darbība. Šis faktors arī ir pasliktinājies, un ja mēs paskatāmies uz Baltiju kopumā, tad uzņēmuma peļņa 2008. gada pirmajā pusgadā ir samazinājies aptuveni par 20%. Un arī, protams, ka šis faktors nav neko palīdzējis akciju cenām. Un galu galā arī jautājums par nākotni, kāda būs makroekonomiskā situācija un ko tas līdz ar to nozīmēs arī Baltijā kotētiem uzņēmumiem. Bet, par makroekonomisko pusi droši vien dekal būs jādod vārds Mārtiņam, kas visticamāk ir lielāks eksperts šajā jomā. Ne, es jau dotu priekšroku dāmām, protams, nav tā. Tad arī tā. Piedodiet, jā. Natāļa, lūdzu. Jā, tad man tas, uz to, ko mēs skatāmies, uz tirgu, un es te, kas notiek tirgos, krītuma fāze, ko mēs redzam visu pasauli, tad krītuma fāze, visi tirgi, visas akcijas ļoti izteikti pozitīvi korelē. Respektīvi, to, ko mēs redzējām Amerikā, tas pats krītums atkārtojas Eiropā, un kas notiek Eiropā, atkārtojas arī pie mums visi tie cipari, pa kuriem krita, un pēc tam, pa kuriem auga, tas bija principā līdzīgs. Baltija un Latvija, izņemot varbūt pēdējo nedēļu, bija arī izteikti pozitīvi korelēti, respektīvi, mēs krītam un augam pa 1%, vai mēs varam runāt, ka tas ir saistīts ar kaut kādiem fundamentāliem radītājiem, kad visam akcijiem pieaugums un krīns pa vienu to pašu ciparu, diez vai. Tad pārsvarā, kas notika, tad cilvēki skaties uz citu cilvēku uzvedību un rīkojas tāpat. Šobrīd, ja mēs skatāmies uz kaut kādu pēdējo dažu dienu, jo man tā bilde ir bišķiņ tā kā mazāk uzfokusētāka, tad es domāju, ka tas arī bišķi nostabilizēsies, un tā bilde arī būs Latvija, ka vienmēr Latvija tā bilde atšķirsies no viss pārējie pat reģiona, jo mēs ne tik pat daudz skatāmies uz tiem fundamentāliem radītājiem, bet mēs skatāmies uz to, vai ir tie lieli pircēji, un kā Jānis minēja, ka nauda bija aizgājusi no Baltijas reģiona, bet es teiktu, ka nauda pamazam ir. Ir liela pircēji. Nauda aiziet, bet mēs vēl joprojām skatāmies, ka nauda pie tiem līmeņiem, pie kuriem šobrīd ir akcijas, nauda pa bišķiņi nāk atpakaļ. Protams, tas nav nekas liels solis ilgtermiņa, vēl joprojām visi diezgan pesimistiski noskaņoti, bet ir ko darīt un ir kur rīkoties un ir ko mums darīt ar akciju tirgu, tāpēc es neesmu ļoti pesimistiski un vispār neesmu pesimistiski noskaņot šobrīd. Es arī ne. Paldies. Tas nozīmē, ka patiesībā ir pārdošanas spiediens reizināts ar bara instinktu, tā sausajā atlikumā, ja mēs tā varētu ņemt. Ko tas nozīmē no makroekonomiskās puses? Mārtiņš tad lūdzu. Labdien. No makro viedokļa, diemžēl es jums neko tādu baigi labo solīt nevaru. Ja mēs skatāmies uz pašreizo ekonomisko situāciju, tad mēs redzam, ka, protams, tā situācija pavisam cita nekā bija iepriekš.
gan finansējums kļūs dārgāks, gan arī izaugsme nākotnē būs lēnāka nekā iepriekš domās. Līdz ar to tas atsauksies gan uz uzņēmumu pašu peļņu, kas nozīmē, ka viņam šo līdzekļu būs mazāk, līdz ar to investīcijas viņi arī veiks mazāk. Tas, protams, arī nozīmē, ja gribēs aizņemties šos līdzekļus investīcijām, tad arī šie līdzekļi būs dārgāk, tātad viņas arī nevarēs tik daudz aizņemties. Un, protams, galā arī būs mazāks patēriņš, tad arī pārdot varēs mazāk. Tas, protams, nekādā gadījumā nenozīmē to, ka no visiem tagad būs ziepes. Tā noteikti nē, bet tieši to uzņēmumu vadības prasmes, teiksim, kā šos grūtos laikus pārdzīvot, kā grūtos laikos kļūt spēcīgākam, kā labāk domāt par izmaksu samazināšanu, kā uzlabot produktivitāti. Tam būs tā izšķirošā nozīme, jo iepriekš, teiksim, ar visu to plūsumu varēja, teiksim, daudz vieglāk dzīvot, kad, teiksim, tas vilnis ņēma līdzi ķēri, tad tagad mazliet tā pretstrauma ir spēcīgāka, un tagad lielā mērā arī parādīsies, ko tā uzņēmuma vadība māk. Un ja mēs runājam savukārt par tiem, kur akcijas, kuriem ir jau, teiksim, akcijas, dažādi uzņēmuma akcijas viņu īpašumā, cik lielā mērā patiesībā viņam ir jābūt satrauktam? Cik lielā mērā viņš plēš matus no galvas? Vai cik lielā mērā ilgtermiņa investoram viņam ir jābūt, lai neuztrauktos? Un tas arī jautājums visiem. Es aicinu zālē uzdot savus jautājumus ekspertiem, tā kā brīvi vienkārši sarunājamies un saprotam, kas notiek, uz ko mēs ejam, kas notiks, uz ko mēs varam cerēt, no kā baidīties. Es varbūt sākšu. Jā. Teiksim, šobrīd, un tas ir mans viedoklis, ka šobrīd ir īstermiņa tirgus. Šobrīd mēs runājam par īstermiņu, neviens negrib plānot uz ilgu periodu. Es domāju par investoriem. Kompānijiem tieši savādāk šobrīd ir jāplāno uz ilgtermiņu. Bet investoriem šobrīd ir īstermiņa tirgus, jo grūti kaut ko paredzēt, grūti kaut ko plānot, grūti pateikt, vai mēs esam sasnieguši to zemāku punktu vai nē. Un to visu mēs redzēsim īstermiņa, vidē termiņa laika, un līdz ar to šobrīd tirgus ir īstermiņa. Tas ir dienas spekulācijas, dažādu dienu, mēnešu ietveros spekulācijas. Šobrīd mēs runājam par tādu tirgu. Teiksim, par kaut ko globālāku, diez vai šobrīd, pašlaik pasaules analītiķi saka, pamazam runāt par Amerikas un Eiropas vispār tā kā kaut kādam tendencim, bet visi vēl tausta, visi vēl skatās. Šobrīd ir īstermiņa tirgus. Labi, lūdzu. Jānis. Manuprāt, tur vajadzētu bišķiņ izdalīt divus, teiksim, investoru veidus. Viens būtu, teiksim, kas tur akcijas dividendžu ienesīguma dēļ. Un, ja mēs pastamies, tad dividendus galvenokārt maksā kompānijas, kas ir no mazāk cikliskām nozarēm. Un visticamāk šis dividendžu apjoms, ja arī viņš samazināsies, šis dividends paliks. Tāpēc es domāju, ja šis bija galvenais iemesls dividendes, tad šīs akcijas sekundāri var turēt arī turpmāk. Savukārt, ja ir iepirktas, teiksim, uzņēmuma akcijas, kas nemaksā dividendes, tad šī situācija ir nedaudz skarbāka, jo arī šādiem uzņēmumiem ir tendence tāda, ka šīs nav cenas grīdas praktiski kā tādas, jo nav nekāds ienesīguma izņemot cenas ienesīgumu. Bet jautājums, vai pārdot vai pirkt šobrīd, es drīzāk teiktu, ka, lai arī cenas var sasniegt zemākus līmeņus, un iespējams, ka tā arī notiksies. Principā šobrīd pārdodot, tā būtu tāda spekulācija uz to, ka viņas skritīs vēl zemākas, bet ja mēs pastamies, teiksim, fundamentāli, tad es diezgan droši varu teikt, ka šobrīd akciju cenas ir nepamatot zemas, un ja mēs skatāmies uz akciju tirgu tādā pietiekami ilgtermiņa perspektīvā, kā to arī vajadzētu darīt, piemēram, 5 gadu un vairāk, tad es tāpat ar diezgan lielu pārliecību varu teikt, ka pēc 5 gadiem šīs akciju cenas būs krietni vien augstākas. Un es domāju, ka tie, kas šajā brīdī būs akcijas iegādājušies, viņi diez vai būs zaudētāji. 5 gadu pērkot tagad. Labi. Es lielā mērā gribētu piekrist tiem, kam jau portfels ir, protams, jāstāsta, kas notiek ar viņu, teiksim, līdzekļu plūsmu nākotnē. Tiešām šī nauda viņa nepieciešama tuvākā laikā. Visticamāk, kā Jānis teica, ka, teiksim, tas tirgus vēl var nokristies, ņemot vērā, ka, ja mēs skatāmies uz reālo ekonomiku, tad īstenībā vēl neko mēs neesam redzējuši tādu īsti sliktu. Tāpat tās arī Natālija, kad īstenībā tas ir īstermiņa tirgus pašlaik, kas notiek, ka tur lielā mērā tāda bara instinkti valda, un teiksim, ir svārstības no vienas uz otru pusi. Ja, teiksim, jums tiešām tā nauda ir nepieciešama īstermiņā, un tad nekas jums neatliks, mums būs jāpārdod, bet ja mēs skatāmies tādā ilgākā laika posmā, tad es gribētu piekrist Jānim, ka, teiksim, nav kur īsti trakot.